tiek ievēroti. Vispārējā jautrībā tikai viena skumja nots. Ar nožēlu jāsacina, ka droši vien šī ir viena no pēdējām šīs vasaras ballītēm, kad nakts burvību baudīt ārā svaigā gaisā. Tāpēc, ja neesat paspējuši, jums vēl ir pāris nedēļu laika, lai padarītu vasaru neaizmirstam. Šoruden mums patiešām ir jābūt radošiem un izdomas bagātiem, jo visticamāk, ka 3 jaunus mēteļus ziemē mēs nenopirksim, bet 3 jaunas brošas, ar ko to vienu pašu veco mēteli atdzīvināt, mēs noteikti varam atļauties. Kad vairs nevar īsti atļauties dižoties ar dārgu zīmolu tērpiem, lai tomēr izceltos, cilvēki īpaši meklē oriģinālas lietas. Tieši tādas izsmalcinātas, trakas, rokām darinātas brošas, katru tikai vienā eksemplārā gatavo Līva Jaunozole, kuras darinājums dažādos tirdziņos jau paguvusi novērtēt plašāku sabiedrību. Un nemaz iemesla, jo ņemot vērā, ka brošu gatavošana kļūst par tādu kā modes lietu, Līvas darinājumi izceļas ar kvalitāti un neatkārtojamu stilu.